Es kāpēc no pašas bērnības man visi stāstīja, ka es būšu dakteris. Kaut gan neviena dakteru manos rados nav. Absolūti neviens cilvēks saistīts jebkādā veidā ar medicīnu. Sākot ar kaut kādu 8. klasi, tas bija kaut kāds 82. gads, mēģināju strādāt par sanitāru zināmā traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā. Visi mācās vienā augstskolā, visi mācās vienu un to pašu, un kaut kādā veidā vienam patīk neiroloģija, citam patīk terapija, vēl kādam patīk tādam kā man traumatoloģija, ortopēdija. Droši vien tā pati tas sākums traumatoloģija, ortopēdijā arī lika principā man izvēlēties šo specialitāti. Tu pats priekš sevi saproti, ko tu gribi vairāk, jo zināt visu nevar, un traumatoloģija, ortopēdijā ir milzīgs klāsts ar dažādām patoloģijām. Teiksim, ja mēs paskatāmies uz tām diagnozēm, ko mēs ārstējam, tas neietilpst nevienā, ne divās lapās, tas ietilpst 10 lapās. Principā tik daudz diagnozu kā traumatoloģijā un ortopēdijā, un tik daudz izaicinājumu dažādu veidu, un tīpaši ir runa par ķirurģiju, visādi veidi pieejas, un nekur citur nav. Medicīna nav sērfošana, nav lekšana ar izpletni, tas adrenalīns, par kuru bieži vien runā, jā, viņš ir visu laiku, katru dienu ir stress, bet tāpēc arī ir tā, ka cilvēki tomēr ar laiku specializējās. Lai viņš to, ko viņš dara ar pārliecību. Beigās tu sāc saprast, ka tomēr strādā ar cilvēkiem, jā, un viņam absolūti neinteresē, cik liels tas izaicinājums ir priekš tevī. Viņi daudz drošāk viņi jutās, ka tas priekš tevī nav izaicinājums, bet normāls atstrādāts process, vislielākā garantija. Manā gadījumā tās konkrētās lietas ir plecs, celis un pēdas locītava. Mans skolotājs ir dr. Zatlers. No viņa es iemācījies ļoti daudz tieši komunikācijā ar pacientu. Ja? Tad es praktiski piedalījos visās viņa pieņemšanās, un es teikšu tā, ka es zinu, kā citi pieņem, bet viņš ir bijis cilvēks, kurš ir spējīgs izveidot ar lielāko daļu no pacientiem saprotams attiecības. Man nekad nav bijis pilnīgi vienalga, kā jūtās cits cilvēks, kurš tev ir blakus. Man vienmēr ir slikti, ka man ir radi, draugi vai kāds, kuram neiet tā kā vajag. Tu uzreiz kaut kā tas gribās, lai visiem būtu labi. Bet, ja runā tādā vispārējā izpratnē par sāpēm, dabiski, kad kādam sāp, tas priekš tevīm arī tas ir stress. Mēs to ļoti tuvu uztveram. Un es domāju, tie kolēģi, ar kuriem mēs strādājam, mēs diezgan līdzīgi šajā lietā, un mēs absolūti esam nevienaldzīgi pret to, kā pacients jūtās pēc operācijas. Mēs sekojam viņiem līdzi, un mēs viņiem zvanam un jautājam. Un viņiem vienmēr ir iespēja jebkurā diennakts laikā griezties pie mums un saņemt adekvātu ārstēšanu. Mūsu darbs ir ārstēt cilvēkus. Viss. Un, principā, no tā izriet arī viss pārējais, teiksim. Man ir pilnīgi vienalga, kādā krāsā cilvēkam ir rādi, kādā valodā viņš runā, kādi ir viņa politiskie uzskati. Cilvēki ir dažādi pēc rakstura, pēc izglītības līmeņa, pēc sociālā statusa. Nāk politiķi, nāk atslēdznieki, nāk dažādi. Visi, kas nāk, viņi ir pacienti priekš maniem. Viņi absolūti neeksistē nekāds status. Jā. 20 gadus es runāju ar cilvēkiem. Katru dienu vismaz 20 cilvēku, ar kuriem es parunāju. Tas darba laiks ir sākot ar 7 un beidzot ar nezinu cikiem. Jūtu, ka jācenšas arī pareizi atpūsties. Es to neesmu mācējies nekad. Pēdējā laikā man prieku sagādā golfs. Visu to golfu uztver kā tādu snobisku sporta veidu, kur spēlē tikai tādi bagāti cilvēki, kur brauc ar lielām, dārgām mašīnām, pīpē cigārus. Bet golfs ir tāds, ka tu visu laiku vari progresēt. Tas ir sporta veids, kas iemāca cilvēks koncentrēties. Sports ir tas, kas cilvēkam veido raksturu, pilnveido viņu un attīst fiziski, ne tikai arī garīgi. Tā ir laba lieta. Tas ir tāds process, ka tu esi spējīgs aizmirst par visām ikdienas problēmām un tu koncentrējies uz vienu konkrētu, pasākumu. Nevienmēr es esmu gatavs atslēgt mobilo telefonu, jo es gaidu, tur tas zvanīs, vēl kāds zvanīs, bet principā es cenšos viņu atstāt mašīnā, lai vispār, lai kas notiek, bet man ir jāaiziet, tas sanāk tur 4-5 stundas, es esmu atslēdzies. Medicīnā arī ir cilvēki, kuri nāk uz darbu, viņš izdara savu darbu, ļoti labi izdara savu darbu, un viņš iet mājās. Un ir cilvēki, kuriem ir interesi kaut ko izdarīt labāk, vai, kaut ko izmainīt, attīstīt kaut kādas jaunas nozares, jaunas idejas bīdīt. Es domāju, tas ir mūsu kolektīvs, ir noteikti tādas
savācies, kuriem ir tās idejas vienmēr ir bijušas. Mēs esam vienmēr rīkojuši kaut kādus kursus, konferences, apmācījām citus. Arī attiecīgi paši mācījāmies un, reāli sakot, uz vietas neesam stāvējuši.